kaut kādu šausmīgo krakšķi. Ne no vakar? Vieta montāžai. Tas pretīgs! No rolīt! Tādo melnu! Karači, es nezinu, vai šis materiāls vispār kaut kam būs derīgs, bet tāds stress. Nu ko, mazais updatiņš. Principā šobrīd lidojam uz Valmieru. Nezinu, vai šito mēs parādīsim, bet ir beigās ziepes. 7 ir jābūt Valmierā, bet laika trūkuma dēļ GPS stāns saka, ka Valmierā mēs būsim 7:24 minūtēs, kas ir ļoti slikti, jo 7 sākās kino, tāpēc novēliet man veiksmi. Brauksim prātīgi, bet mēģinot apsteigt laiku kaut kā tā. Nu ko, mazais updatiņš, teikšu kā ir, vieglā stresā klās, jo laikam neesmu tas baigais publikas mīlis. Tas nav tā, tepat vientulībā parunāties ar GoPro, bet jā, tā kā bišķiņ būs atkal jāizlien no komforta zonas, bet nu, kā ir tā ir, pats jau tā teikt parakstījos un jāmauc tikai. Bet jā, ir fantastisks īstenībā laiks, nereāli forši, nebija vēl šodien tā smuki nekur izbraucis, nu vismaz dienas gaismā, tā kā vienkārši fantastisks laiks, ļoti skaists ziema, daudz sniedziņš. Mēģinam, tā teikt, prātīgi ar prātu steigties, nedaudz apsteigt laiku, vismaz kā GPS tante ir izdomājusi, un mēģināt uzspēt tieši uz 7 arī būt Valmierā. Tā kā brauksim prātīgi, bet dinamiski un raiti, kaut kā tā. Un jā, priekšā mums ir fotoradars. Nu, redz kā, labi, ka uzmirkšķināja, tā kā noteikti uzmidžinat, tā teikt, tā mazie karmas punkti. Nu, nav jau obligāti baigi jālido, lai noķertu to fotoradaru. Pietiek jau tikai nedaudz dinamiskāk pabraukt, bet jā, tā kā paldies tam, ja nemaldos Opelim, man liekas, varētu būt Zafir, tam, kas uzmidžināja, tā kā forši. Bet labā ziņa tā kā mums Kurzemes rajonā ir tikai viens pārvietojums fotoradars, tad tālāk viņš vairs nebūs. Tālāk var tikai uzmanīties no ekipāžas. Un kaut kā tā, vizām tālāk. Un vispār lielais paldies šitai kompānijai, es aizmirsu, kā viņi sauca. Bet noskatoties manu video, viņi bija tik priecīgi, ka es piezūmoju klāt viņu gaisa atsvaidzinātājus, tā kā viņi man atsūtīja veselu maisiņu ar saviem gaisa atsvaidzinātājiem. Vai nav forši? Nu, mazais updatiņš, prātīgi rulējam. Milzīgs mēnesis jau parādās, lēnām sāks satumt, joprojām nedaudz kavējam. Principā GPS stāns saka, būsim 19 pāri 7 tikai Valmierā. Nu, līdz ar to visticamāk, vai nu jūs dabūsiet paciesties līdz manīm pēc izrādes beigām. Baigā izrāde, stāstiņš, mazais 2 stundu stāstiņš. Nu, vai arī, nu nezinu kā būs, katrā ziņā turpinām braukt. Un kaut kā tā. Maziņš updatiņš, nostāsimies malā, tikko dzirdēju kaut kādu baigi šausmīgo krakšķi un kaut kas aizlidoja. Cerams, ka ne no mašīnas, bet it kā uz šosejas ar neko neredzēju. Nu, it kā liekas, ka visi vietā, bet nu krakšķis bija baigais. Kaut kas, vai nu kaut kā pārbraucām pāri, vai nu kaut kas atdalījās. Nu labi, turpinam rulēt tālāk, prātīgi. Tiešām prātīgā garā atčunčinājuši līdz Rīgai. Stabili kavējam, jo GPS stāns saka, ka mums ir vēl jābrauc 119 kilometri. Pulksteņš šobrīd ir 25 pāri 5. Un jā, GPS stāns saka, ka ieradīsimies
7:36, tātad stabili jau kavējam 36 minūtes. Bet, nu, labāk vēlāk nekā nekad, tāpēc braucam prātīgi, šausmīgi nekur neriskējot, jo tomēr ir slidīgs, bet jau. Turieties pa kreisi ceļa atzarojumā. Pēc 200 metriem pagriezieties pa labi. Nu, tā kā mēs jau tāpat kavējam, tad laikam 5 minūtes neko nemainīs. Ieskriesim, tā teikt, tehniskos... Pagriezieties pa kreisi. GPS tanta beidzī. Bet tad tu neredzi, kad es gribu iebraukt tā tailā. Jānomaina tehniskie šķidrumi. Un, jā, rulējam tad tālāk. Maziņš update'iņš, prātīgi čiloju par Rīgu. Principā es esmu pieņēmis jau faktu, ka es kavēju, tāpēc vairāk nestresoju. Nav vairs svarīgi, cik daudz es nokavējuši, bet, jā, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, mistiskā kārtā kaut kāds Valmieras ziņas skan par radio. Un, jā, sēžam prātīgi Rīgas sastrēgumos un klausamies Valmieras ziņas. Vai es pat nezinu, vai tās ir ziņas, bet kaut kāds Valmieras radio. Tā zīme Valmiera. Sveiciens visiem valmieriešiem. Un, jā, līdz kinoteātrim mums ir 6 minūtes. Un, jā, nu, mūsu kino jau iet 45 minūtes. Nu, kas tur notiek, man nav pilnīgi, ne mazākās nojausmas. Nu, aizbrauksim, redzēsim. Tā kā esmu atkal viegli satraucies. Bet, nu, gan jau būs labi, gan jau būs labi. Nu ko, esam atbraukuši. Jāiet laikam sasveicināties. Jauni, čau! Čau! Tu esi tas vainīgais? Jā. Super, Rolands. Sveicien Valmierā, Benedikts. Paldies, paldies. Tad cilvēki jau ir iekšā, Ok. viņi gaida. Ok. Ja es nemaldos, ir kaut kur, nu, tev patīk skaitlis tādā ziņā. Jā, Tad ok, redzēs, super. Tas būs tad pārsteiguma momentiņš. Jā. Kaut kā tā. Nu kādas sajūtas? Viss normāli? Pozitīvs, jā. Jā, viss forši? Jā. Super, un skaisti jums te ir. Nereāli skaisti. Neatceros, kad pēdējā reize bija Valmierā. Mēs tur tieši tā kā mums ir, par laimi ir uzsniegts, tā kā viss balts ir. Jā, nereāli forši. Ļoti smuki. Nu, beigsies filma. Un droši vien, ka palikšu arī Valmierā te padzīvoties bišķi šovakar, tā kā. Šovakar Tintē ir Reiks uzstājās. Kur ir? Tintē, vietējā barā. Ok. Tā kā, ja patīk, tagad droši var ziņā aiziet arī. Nu, es laikam neesmu tas balīgs čals, bet, nu, nekad jau nevar zināt. Kaut kā tā. Viss, jāslēdz iet tačku un jāiet iekšā. Tā ir lielajā mājā. Pastieties šito! Labais! Baigi, tas pat baigi īpašs. Droši. Džeksa kamera. Tā, kurš te kur filmēs tagad? Jā. O, kāpēc tu uzreiz aizsvīti sabijies no lielās kameriņas? Nu čau! Emīls. Rolands, man kaut kas teica, ka man kaut kas filmēs. Jā, tāds ir no RTV. Redzījumam zaļā gaisma. Nu baigi krut. Jums nebija kāds labāks eksponāts, ko painformēt? Es domāju, ka tu domā par mani. Ei, tu man baigi, ne? Labais. Tu man prašņās? Jā. Nu baigi. Es domāju, ka 2 stundu garumā mēģinu atbildēt uz visiem jautājumiem tur tai savā stāstiņā, bet labi, ir vēl jau arī kādu ekstra jautājumu. Īsmā, pēc cauri visam. Nu, davai. Par bukletiņu. Daudz naudiņu, tik man vajadzēja. Labs. Es tam, liekas, pats sevi iekšā dzirdēju. Nav neviena molas līdzā. Olas nav neviena. Fuh, tad ir labi. Tā jau man nenomētās. Būs pārsteiguma moments. Cik mums ir laiks palicis līdz? Līdz filmas beigām mums ir, rupsakot, 21 minūte. Tieši acīt. Drīz viņi tur visi nāks laukā. Būs jāiet muldēt kaut kas. Bišķi satraucošais moments. Eit nost. Iedomājies, šitā man prasa parakstu. Baigi, ne? Nu, kaut kā tā. Eit nost, drīz beigsies filma. Drīz kaut kas notiks. Es nezinu vēl kas, bet būs jāiet iekšā. Būs itīgi jārunā un
Kā tā? Kad droši dodamies. Jau tagad? Jā. Bagaties pa priekšu? Tas nebija vairs tas cilvēks, viņš iemīlēja. Apakšā ir kaut kādas arī visādas sāpes vienam pret otrs, kurām laikam nevarēja vairs pārkāpt pāri. Ne no vakar? Ei, tu nosies tik daudz. Tā. Katrā ziņā es atbraucu speciāli dēļ jums. Nereti tā, ka kāds uzprasa kādu bildu uztaisīt. Citreiz ikdienas steigā visas bildes nav līdzā, bet šodien visas bildes ir līdzā. Tā kā ja kāds grib pieviņoja bildi par mani, tā kā tāda dzīvnieciņa, tā kā varam nobildēties. Un jā, tā kā esmu jūsu rīcībā. Vēlreiz pateikšu milzīgi lielu jums paldies. Katrā ziņā kaut kas ir jautājums un kaut kas ir interesants, tad droši nāk pie manīm nekautrēties. Nekožu, vismaz šodien ne. Varbūt komentāros mierīgi var iekost, bet nē, pa lielu nekožu, tā kā jūtamies brīvi. Un kaut kā tā kā, nezinu, vēlreiz pateikšu jums lielu paldies un, nu kaut kā tā. Kaut kā man ļoti patīk tas projekts, kad arī pieņemsim pušiem, un ka viņi arī kaut kā draugi, kaut ko tur rolleris skrūvē, viss tur kāds, un ka viņi redz, ka ir tādi paši latviešu džeki. Arī, ka Roberts saka, ka mamma nopirka kameru, ka tās naudas tā nebija, ka visi no nekā sāka, un ka tas ir reāli arī Latvijā, un ka tā, es saku, mums laiks visiem bija tā, ka mēs visi tā kā kaut ģimenes locekļi. Mēs satikām Robertu. Jā, ritīgi krūti, jo kādreiz, piemēram, kas man iedvesmo tur skatīties ārzemju raidījumus, man, piemēram, sākumā es pat Robu baigi nezināju, bet es redzēju jau viņa darbus, un viņš man iedvesmo. Tas ir viens no maniem iedvesmas avotiem, ir tas pats Robis, kurš tiešām sāk ar kameriņu. Tieši tāpat kaut vai tas pats Aivis ir mans iedvesmas avots, kad vai Arts Daugins, kurš kādreiz arī dzīvo strādā Liepājā un kādreiz sāk ar kaut kādiem riteņiem un tagad ir izaudzis jau Dubajā halles ceļu. Tā kā es iedvesmojos no tiem tuvākiem cilvēkiem, jo es redzu, kā tas tiešām ir radies un ka to var izdarīt. Un ka tās nav tikai pasakas, ko rāda televizorā. Tā kā tas ir reāls cilvēks un tieši tāpat arī varbūt saka, šis stāsts izklājos līdz ar Zempeli un tieši, ka nebija viegli, baigi bija aiziet no savas komforta zonas, bet es nezinu, to kaut kā gribēju izdarīt un es domāju, ka tie tāds tu, kas seko man līdzā, tu nebūtu nekad iedomājies, kad ir tā, kā ir tagad, jo tu zini mani, pēdējos 2 gadus palielu. Bet kā ir tas viss nācis līdz šejienē, to jau neviens nezināja. Kaut kā izglītoja kaut savus skatītājus un ielika pats sev ķeksīt tādā dzīves listā. Es domāju, ka ļoti vērtīs. Nu, kaut kā tā? Jā. Nu, kaut kā tā mums gāja Valmierā. Tā kā ritīgi forši. Visi ir baigi pacentušies, visādi plakāti ir sataisīti un visas bildes ir sataisītas ar visiem. Tā kā visi rulēsim kaut kādu aplīti pa Valmieru, paliksim šodien droši vien Valmierā un tad jau rītā rulēsim tikai mājās. Tad jau tiksimies varbūt kādā citā vēl kinoteātrī. Un vispār pateiksim milzīgi paldies visai komandiņai, kas ir visu ritīgi sagatavojuši, tā kā baigie malači. Lielais paldies, ka uzaicinājāt un uzņēmāt un šito visu noorganizējāt. Tā kā viss, davai, čau! Čau! Šitā mums gāja Valmierā. Tagad mēs te vietējiem jauniešiem aizbrauksim uz kaut kādu placīti, kur visādi bembisti laikam tusējās. Tā kā izbrauksim, pastīsimies Valmieras spotiņas, kur benzīna galvas gāzējās. Jums galīgi nesalst? Nu viss, oficiālā daļa beigusies. Davai, čau visiem! Paldies, ka ieradāties, baigiem malači. Tā kā tā jau tiekamies kādu citu reizīt. Davai, čau! Skaisto. Ko esam atbraukuši uz vietējo Valmieras spotiņu, kur te džeka akstās. Principā mūsu pavadošais personāls, kas ir Tesla, šobrīd ir noracies, tā kā braucam viņus vēl kārā. Visi, Ev, tev uzstumt! Jā. Kur dodamies, pieci? Nu ko, maucam, uzstumsim Teslu. Kaut kas tev tur nesanāk, man liekas. Tieši, ka
Jau nu davai, stumam. No. O, te jau nevar spiest uz lampām, te jau krakšķi. Davai. Uz apakaļ. Tu droši vien. O, tas pretīgs! Ej, tu nos. Tā no tevīm silts zeķīts. Un tagad tiec pats ārā, sacūkojies. Nu, davai, nu, ko tu padarīt? Nu, davai! Sajūg, pacērt vaļā! Kaut kā tā, vietējie puikas ampelējās. Jau, kas šis pa laukumu ir? Vāvelaukums. Jā, šitie mazie vēverēni trenējās. O, Konors. Nu, baigi. Labs numurs! Jā. Ko, esam atrulējuši uz jaunu spotiņu, kā izrādās. Valmierā ir diezgan daudz spotiņu, kur te visādi džeki ampelējās. Jā. Es te saka, būtu jāstāv. Tas jau būs viennozīmīgi. Nu, kaut kā tā, baigi, ja nevar ampelēties. Kāds policists kungs neatbrauc un nepasveicina. Es izstāvu pārā rokulu. Nu, es jau biju gatavs beigt jau. Nē! Man bišķi bail no policistu kungiem. Nē, vispār vajag uzmanīt. Nu, vajag, jā. Citādi būs baigi dārgs video. Tāpēc, ka viņi skatās Valmierā, viss tur vajag. Jā, tu labāk kusties, lai tu nenosprūst tā kā. Mēs jau iesprūdam. Jā. Nu, čau! Un kā slīd? Labi! Nu, ridīgi krut! Nav baigi lielā pieredze, bet mēģina kaut ko. Nu, jātrenējās. Tieši tā. Tikai prātīgi no policistiem jāuzmanās. Protams. Galva. Tieši tā. Davai, veiksmīgi. Un tieši tur mēs piemontējam ritīgi drift taču, ka viņi tur ritīgi driftē. Un tad atkal viņš atgriežās. Nereāli! Un voilā! Super, tā kā vedīsim arī mūsu ofisā, noliksim slavas plauktiņā par piemiņu no Valmieras. Nu, kaut kā tā. Nu, viss, atbrauksim laicīgi iečakoties viesnīcā. Tad jau uz klubiņu. Smuka viesnīca. Labs. Arī ir tā kā restorāns. Ok. Davai. Jau uzspiež zvaniņu. O, es jau gandrīz nospiedu zvaniņu. Es drīkst nospiedz, es gandrīz gatavs. Ha! Burvīgi. Yes! Uztriņķinā zvaniņu. Es biju rezervējis numuriņu Rolands. Nu, viss! Beidzot mauksim uz to klubiņu. Viesnīciņa būs norezervēta un visi būsim iečakojušies. Un kaut kā tā. Vispār, kā man šodien apnicis jau? Man reāli roka jau sals tev turot. Mums ir savēnā vieta.
kaut kā šitā. Visticamāk jau apsargs mums neļaus tur iekšā neko filmēt, bet, nu, maģisks moments. Rols ies klubiņā. Kur tas laiks? Man te pat. Nu, rolīt! Padomē, Elvu! Nu jā, nu, bišķiņa pārmaiņas pēc 15 gadu pauzes beidzot jāatnāks kaut kādu klubiņu. Tā kā, kaut kā tā, kāda atmosfēra šodien? Lēnām cilvēki nāk. Kā būs ok? Es ieradies. Viss super. Super, davai, jā. What the fuck? Veici. Jā, nu kā atmosfēra? Ir normāli. Rolands. Prieks. Jop. Viss vēl, man liekas, tikai iesildās. Viss vēl nav sanākuši. Un šeit mēs beidzot esam ieradušies klubiņā, vai laikam pareizāk sakot bārā, lai cik tas zīmīgi nebūtu, bāru sauc Tinte. Nu, es laikam neesmu tas čals, kas parasti no bāra aiziet mājās Tintē, bet katrā ziņā jāsaka, šeit ir liels paldies visiem, tā teikt, apmeklētājiem un visiem draudzīgajiem un foršajiem valmieriešiem par fantastisko sagaidīšanu. Nu, cik nu spēju, tik ar visiem, kas vēlējās, sataisījām bildītes, apsveidzinājos, aprunājos, tā kā vienkārši fantastiski publika jūs esat. Un vēlreiz liels jums paldies! Mēs gaidām, kad galvenais mākslinieks uzstāsies, viņš jau nav gatavs. Vēl ir publika, nav uzsilusi vēl. Gaidām. Mēs ielstam. Jā. To nevar sagaidīt. Mākslinieks vēl gatavojās. Bet, nu, daudz sāk iekustēties. Jā. Visi ir iesiluši jau bišķi. Tā kā silti pīrāciņi. Gatavs? Protams. Kam? Visu. Labs jautājums pareizajā momentā. Challenger atbrauc. Bet varbūt tu esi tik ierāvis, ka tev ir mirāža un tu nemaz man neesi saticis. Nē, es esmu. Es attičāju, esmu Rolus atticis. Vai man liekas, tur kaut kas notiek, kamēr mēs te laukā kurijā? Un jā, šeit mums visiem ir ritīgi jautri, bet, nu, tā teikt, dēļ autortiesību pārkāpumu, iespējams, jūs pilnībā neko nedzirdat, ko šobrīd Dreiks dzied, un tāpēc mēs vienkārši pielikām klāt random mūziku, bet, nu, noteikti jūs varat kādu Reika dziesmu pielikt fonā klāt un kopā izbaudīt šito vakarā mums pie Reika. Nu, viss, pietiks, jāmačī uz viesnīcu. Viss ritīgi notiekās. Policija ir ugunsdzēsēji un viss tā, ka pie ballītes vajadzīgs ir. Nu viss, braucam uz viesnīcu. Nereāli forši ballīte. Džeks pat cīs uzsauc, tā kā ritīgi forši. Nu kaut kā tā, viss. Es braucu čučēt, es esmu pārgurs. Beidzot tā teikt, mājās, mieriņā. Labais! Ritīgi zolīti. Tā kā, ja gadījumā es esat Valmierā, mierīgi varat izmantot Volmāru. Ritīgi forši viesnīciņi. Nu, labrīt. Goldags pains, bet nu. Pagā, stop. Un pirms jūs te paši izdomājat, kāda ir bijusi man vakar dzērienkarta, tad jā, diemžēl neko stiprāk par citronu ūdeni vakar nelietoju, bet ir tā, ja tu diezgan vēl aizēji gulēt un esi ar visiem kopā balējies, nu tad ir nedaudz tāda sajūta, ka pats būtu vakar dzēris kaut ko nedaudz stiprāku. Jā. Ceļamies, nostamies. Te noskas pa laiku. Nu skaisti. Viss, pametīsim šos burvīgos apartamentus un jāmāc kaut kur izmest aplīdz pa Valmieru, jāapstāst, kā tad te izskatās tur aiz tām sienām.
Ne, nu labrīt. Cerams, ka varēsim pielaist šodien. Paldies! Kā bija? Veiksmīgi? Jā, viss forši. Nekādu minībāru neizdzēra, tā kā viss kāds. Davai, čau. Tā. Nu, ko, draugi, nosalsies? Jop. Nu, es teiktu, ka diezgan jaudīgi mīnus bijuši par nakti. Pirmo pielec. Nu, teikšu, ka ir arī Valmiera šorīt. Sestdienas rītā ir ļoti rosīgi. Braucam uz Circle K pēc rīta kafijas. Ap divu ar mašīnīti paņemsim brokastu dzēriens un rulēsim tālāk. Bet tev līdz es neņemšu reāli salst roku, jo laukā ir -12 grādi, bet pēc sajūtām ir -16. Jā, joka maz. Ķenkls salst. Jā, nu pērākā iet? Vai iet 1.6 benzīns rulus, taisam bildi? Nu, davai. Čau. Jā, nu kā slīd? Šis jau ir arī bijis, man liekas, uz sāna grāvī. Kaut kā tā. Vietējos gončiks vēl satikā ceļam. Mārcis, uztaisim bildi. Pastāvēs! Ok, kas tas tāds tagad ir? Pastāvēs! Jā, ok. Viss grib visāds bildīts. Bet es gribu aizbraukt laikam uz Valmieras tirdziņu. Nu, re, kā aizgāja 1.6 benzīns gāzi. Jā, tā kā ziemā nemaz tos baigos lielos motorus nevajag. Nu, laikam būšu arī atradis Valmieras mazo tirdziņu. Nu, pusstundu vēlāk, beidzot es esmu atradis parkingu, un tad jau aiziesim uz to tirģeli. Nu, bišķi, zin kā, kaut kāds, lai ir kultūra šoks arī. Varbūt beidzot jānopērk ziemas jakas jau decembra beigās. Kaut kāda jaunā gada dāvana. Tāda nav bijis laika. Mašīnai riepas nopirkts. Viss ir izdarīts, bet kāds pa sevīm bišķis aizmirsis parūpēties. Baigā Ziemassvētku mūziciņa jau skan. Baigi. Nereāli daudz izkaupēs. Mazā kastīte 15 eiro, lielā 20. Labi, jūs arī Viss īstais moments, lai saviem darba rūķiem sapirkt tos Ziemassvētku dāvanas. Kā tev ir sāta sajūta? Tas bija traki. Katrā ziņā tu noteikti atsali un izslēdzies un neko tu vairāk neredzēji, bet es esmu beidzot veiksmīgi atpakaļ mašīnā. Tā kā būšu sarūpējis foršus Ziemassvētku paciņas saviem darbiniekiem. Tāpēc, kad dēļ visu šitās YouTubes un ņemšanās viņi tie, kas dabūna man paciest visvairāk, jo nereti tā, ka viss kaut kas izstresās, steigā un tā kā paldies maniem foršiem darbiniekiem par to, ka jūs man paciešat. Tā kā, jā, būšu jums sarūpējis visādas sunevīrs no Valmieras. Tā kā ritīgi forši ļoti ilgi un sen neesmu bijis tā teikt tādā foršā Ziemassvētku tirdziņā. Nereāli forša atmosfēra, forši cilvēki, visi tādi priecīgi un svētku sajūta un vienīgi nosal gan baigi. Viss, rulējam tālāk. Jāmēģina kaut kādi pirksti atsildīt, tā teikt, baigi nosaluši. Un vispār, paldies tam džekam, kas man uzsauca karstvīnu. Karstvīns laikam bez vīna, bezalkoholiskais, bet nereāli forši tāds tik garšīgs, sildošs dzēriens. Tā kā paldies tev, ja gadījumā tu mani skaties un atpazīsi, tā kā forši garšīgs dzēriens bija. Galīgi forši tai Valmierā. Un vispār ļoti forši, sirsnīgi uzņēmāt un daudz pozitīvas emocijas, forši cilvēki, visi priecīgi grib
nākt un runāties un pīpin un sveicin un galīgi forši. Tā kā daudz pozitīvas emocijas atradīšu mājās. Tā kā paldies valmieriešiem. Baigiem malačus esat. Atbraucu uz Sigulu paskatīties zelta rudeni. Laikam nedaudz nokavēju. Nu, iespējams, tā nav labākā doma, ko darīt šobrīd. Līst iekšā neiztīrītā ceļā, bet, nu, cerams, ka arī tikpat veiksmīgi tiksim ārā. Nu, ar Audi jau droši vien satraukumi ir mazāk nekā ar Dodžīti. Nu, kaut kā tā. Ritīgi forši. Tu nosisi balts un tik gaļīgs un piestigušs koks. Ilgi nebija redzējis. Labs. Bet vispār es tev likšu malā, jo ir vēss un vispār šis ir diezgan intīvs moments, jā? Es tikai viens pats pastaigāties bez tevīm. Kaut kā tā. Mazā pastaidziņa ir bijusi. Nu, nebija tā labākā doma, laikam, nolikt zem Eglas zara mašīnu, bet, nu, tur bija diezgan cieša vietiņā. Bet, nu, tādā ziņā, nees jau no cukura, neizkusīšu. Un viss, jābrauc beidzot laikam mājās, ir kamera vēl kaut cik gaišs. Kaut kā tā, pietiks tev vazāties pasauli apkārt. Jābrauc strādāt. Few hours later. Un jā, šis nav nekāds sūklis Bobs. Šis esmu pats un jā, es beidzot esmu ieradies Liepājā. Beidzot tuvojamies atkal Liepājai un atkal maģisks moments, jā, Liepājas zīme. Esmu jau bišķi sailgojies pēc mājām, teikšu kā ir. Un jā, nu, līdz ar to jāuzstājas arī tāds mazais nobeigums šitam visam pasākumam. Ļoti, ļoti forši, atvedu mājās ļoti daudz labas emocijas un foršas atmiņas, tā kā vēlreiz milzīgi lielais jums paldies par tik sirsnīgu uzņemšanu. Nu, kaut kā tā teikt, slēgšu tev beidzot ārā. Šodienai laikam pietiks, tā kā tiekamies jau atkal nākošajos piedzīvojumos. Un, ja tās vēl nebūtu nav beigas, gribēju pateikt lielu paldies mūsu šīs sērijas galvenajam sponsoram un atbalstītājam. Un tas ir neviens cits kā es pats. Jā, pats lēja degvielu Dodžā, pats brauc, pats apmaksāja viesnīcu, tā kā jā. Paldies sev. Jā. Bet savukārt ir ļoti daudz jautājumu, vai es varu apstīties filmu un kur es viņu varu dabūt un tā tālāk un tā joprojām. Tad, principā, šeit arī būs atbilde. To var izdarīt ļoti, ļoti vienkārši. Pievienojoties mūsu kanālam. Jā. Tā teikt, spied pievienoties, kļūst par manu kanālu, tā teikt, sponsoru un atbalstītāju un tiec pie filmas. Un, principā, nākotnē ir plāns arī kā bonus tiem, kas ir pievienojušies kā šī kanāla atbalstītāji. Nu, tad ir plāns arī līdz ar to nākošās sērijas palaist kādu dienu vai 2 dienas ātrāk, tā lai šie īpašie cilvēciņi tiek ātrāk pie šī satura. Un, principā, jā, pie viena pateikšu arī milzīgi lielu paldies visiem, kas ir jau pievienojušies kā atbalstītāji. Nu, līdz ar to tu vari izvēlēties 3 līmeņus. Vari kļūt kā spiedienu regulators, kā turbo timeris vai arī kā boosteris. Tā kā, principā, jā, izvēlies kādu no 3 līmeņiem, un, jā, tas būs liels atbalsts, lai, teiksim, iepirktu inventāru, un lai tu varētu atbalstīt šo kanālu, un lai es varētu veidot, nu, interesantāku un kvalitatīvāku saturu. Un, principā, jā, vienmēr visas naudiņas gan arī Kalibrs, teiksim, ziedojuma fondam, tie, kas ziedo naudiņu vai arī vienkārši atbalsta kanālu, tad es arī ļoti godprātīgi to naudiņu tērēju tieši tur, kur viņi arī paredzētu. Nu, kā piemēram, var bišķiņ palielīties. Es esmu kļūst jau nedaudz advancētāks. Man ir beidzot 3 baterijas, GoPro, atmiņas kartes jau vairāk. Jā. Tikko atnāca īsnībā
Izman nereāli foršais ledbārs tikko atnāca, tā kā varēs arī naktī ritīgo kontentu močīt, tā kā galīgi labi ir. Ļoti priecīgs. Un, jā, esat ticis pie powerbank, tā kā, un vispār dabīju arī ritīgi foršo statīvu priekš GoPro. Nu, tiem, kas negrib filmēties, tad uzliek šitādu statīvu un tad ir mazāk jautājumu. Kaut kā tā. Tā kā jā, īstenībā arī tripods, uz ko šobrīd stāv šitas GoPro, beidzot es esmu nopircis savu tripodu, jo visu laiku, tā teikt, aizlienēju no Robja. Tā kā liels paldies Robim, bet jā, viņam savu kātu vajadzēja beidzot atpakaļ. Tā kā jā, es ieķēris beidzot savu kātu, uz kur tu šobrīd turies. Un jā, pie viena visādas stiprinājums. Kaut kā tā kā diezgan liederīgi arī izmantoju visas naudiņas, kas ir paredzētas YouTube arī kontentu radīšanai. Bet jā, pie viena pateikšu milzīgi lielu paldies, jo visiem tiem, kas ir pievienojušies kā mūsu kanāla atbalstītāji. Un sarakstīņš jau ir paaudzies nedaudz. Kaut kā šitā, bet ja savukārt tu esi pacietīgs un tev nekur nav jāsteidzās un tu vari pagaidīt droši, kad saturs iznāk kā jau visiem svētdienā, noteikti priecāšos arī par to, ja vienkārši uzspiedīs īkšķīt vai piesakos kanālā vai arī atstās kādu foršu komentāru, tā kā arī tas jau būs ļoti daudz, tā kā super, katrā ziņā teikšu tev lielu paldies, prieks, ka tev interesē, prieks, ka seko un kaut kā tā jau tiksimies kādā nākamajā video. Tā vai, čau!